Šajā reizē apskatīsim, kā ATmega 328P mikrokontroles var nodrošināt komunikāciju ar divām kalpu ierīcēm, izmantojot SPI komunikācijas saskarni. Tātad pirmā kalpu ierīce ir digitālais potenciometrs, kuram ir tātad 4 kanāli. Tālāk otrā ierīce ir ciparanalogais pārveidotājs. Lai nodrošinātu komunikāciju ar katru no šīm kalpu ierīcēm, tiek izmantotas tātad 4 pieslēgvietas. Tātad šajā gadījumā tiek izmantota PB0, PB1, PB3 un PB5 pieslēgvieta. Tātad PB0 ir pirmās kalpu ierīces, kas ir digitālais potenciometrs, aktivizācijas līnija, jeb chip select, kā saka kalpu ierīces izvēles līnija. Savukārt nākamā kalpu ierīce tiek izvēlēta, jeb aktivizēta ar PB1 pieslēgvietas palīdzību. Tas nozīmē, ka katru no ierīcēm iespējams izvēlēties neatkarīgi, un ar katru no ierīcēm ir iespējams sazināties neatkarīgi. Tālāk kopīga ir sinhronizācijas signāla, jeb takta signāla līnija abām kalpu ierīcēm, un kopīga ir arī datu saņemšanas šī līnija, un kas šajā gadījumā, ja mēs runājam par saimnieku ierīci, būtu datu nosūtīšanas līnija. Tālāk, kas būtu jāsaprot, tātad programmas kodā tas nozīmē, ka katrai no kalpu ierīcēm ir nepieciešams paredzēt savu funkciju, lai nodrošinātu vadību, attiecīgi pareizu nolasīšanu, ja tāda būtu. Un attiecīgi mikrokontroleram ir jāiestata šī SPI komunikācijas saskarne, tātad nosūtīšanas arī funkcija. To mēs vēlāk arī apskatīsim. Tagad tātad paskatīsimies, kā darbojas šis. Tātad mēs redzam, ka tātad attiecīgi mums šeit ir digitālais potenciometrs, kurš tiek regulēts no 0 līdz noteiktai sprieguma vērtībai, kura pēc tam tiek attiestatīta, kas tiek norādīts attiecīgi programmas kodā. Tāpat mums šeit ir ciparanalogais pārveidotājs, kurš tiek izmantots, lai uz osciloskopa kanāla ģenerētu zaļveida formas signālu. Tātad šo mēs arī varam redzēt šeit osciloskopam. Tātad kanāla attiecīgi mēs redzam, ka tiek ģenerēts zaļveida formas signāls. Šo tātad mēs varam izmantot, protams, dažādiem projektiem. Šobrīd tas ir tīri, lai jums demonstrētu, kā tātad notiek šī saziņa, kad darbojas tātad abas šīs kalpa ierīces, un ka mikrokontrolis spēj ar šīm ierīcēm komunicēt, izmantojot šo komunikācijas saskarni. Kāds tad būtu šīs komunikācijas saskarnes mīnus? Mēs jau saprotam, ka palielinoties tātad nepieciešamo kalpu ierīču skaitam, mums būs nepieciešams vēl vairāk neatkarīgas kalpu ierīču izvēles līnijas. Tas nozīmē, būs nepieciešams papildu pieslēgvietas. Tātad, to mēs varētu pie mīnusiem pieskaitīt, taču pie pusēm noteikti mēs varam pieskaitīt ātrumu, ko iespējams nodrošināt, kā arī savā ziņā vienkāršību, ja mēs runājam par funkcijām, kādas ir nepieciešamas. Un tālāk šīs funkcijas mēs arī apskatīsim. Tātad tālāk par programmas kodu. Kā jau teicu, tad programmas kodā ir nepieciešamas vien pāris funkcijas, lai varētu izmantot SPI komunikācijas saskarni. Pirmkārt, ir jānodrošina SPI komunikācijas saskarnes inicializācija un tālāk, protams, nepieciešama datu pārraides funkcija. Sākumā, lai varētu veikt inicializāciju, ir nepieciešams nodefinēt SPI komunikācijas saskarnes kalpa ierīču pieslēgvietas. Tātad šajā gadījumā mums ir 2 kalpa ierīces, tātad mēs nodefinējam arī, pie kurām pieslēgvietām katra no kalpa ierīcēm ir pieslēgta, lai tālāk to kodā varētu vienkāršāk izmantot. Jo ātrāk ir saprast, izmantojot šo sērijas numuru, piemēram, nekā meklēt, kura bija pieslēgta pie PB1. Protams, programmas kodā ir definēti funkciju šie prototipi, tad norādīt šīs funkcijas viss. Tālāk, runājot par attiecīgi konkrēto funkciju, mums ir SPI inicializācijas funkcija, kurā mēs sākumā iestam datu virzienu reģistru B portam, kas atbild par SPI komunikācijas saskarnes nodrošināšanu. Tātad tajā mēs norādām, kura pieslēgvieta ir MOSI, SCK un chip select, jeb kura tātad ir saimnieka ierīces datu nosūtīšanas pieslēgvieta, kura ir takta signāla līnija un kuras pieslēgvietas ir kalpa ierīču izvēles, jeb aktivizācijas pieslēgvietas.
Tālāk mēs iespējojam, izmantojot SPI vadības reģistru, mēs iespējojam šo komunikāciju, izvēlamies, ka mums būs saimnieka ierīces režīms, jo atcerieties, ka var būt arī kalpa ierīces režīms, un izvēlamies takts frekvences dalītāju, ja tāds ir nepieciešams. Un tālāk mēs deaktivizējam sākumā šīs kalpa ierīces, padodot augstu signālu līmeni uz tām. Tālāk datu pārraides funkcija, kurā mēs sākumā SPI datu reģistrā saglabājam šo saņemto informāciju, šos datus. Tālāk, ja mums ir datu nosūtīšanas režīms, kurā mēs šos datus tātad saņemtos tālāk nosūtam, tajā gadījumā mums ir jāgaida, kamēr tiek pabeigta pārraide un saņemta atbilde. Un pēc tam, ja tāda ir, protams, un pēc tam, attiecīgi, mēs, kad esam pabeiguši šo pārraidi, atgriežam rezultātu, kas ir šī SPI datu reģistra rezultāts. Tas nozīmē, ka šo funkciju var izmantot gan ierakstīšanai, gan nolasīšanai, jo dati tiek nosūtīti un pēc tam tiek atgriezts saņemtais rezultāts atbildi. Ja tāda, kā jau es teicu, ir, protams, funkcijas tālāk katrai kalpa ierīcei attiecīgi par analogajiem pārveidotājiem un digitālajiem potenciometram, bet par tām citreiz tātad, ja sīkāk interesēs. Šajā gadījumā, atgriežoties uz galveno funkciju, mums tātad galvenā funkcija, lai mēs varētu uzsākt šo komunikāciju, atcerieties, jānodrošina inicializācija, kas nozīmē, ka mēs sākumā pirms galvenā cikla, pirms šī bezgalīgā cikla, tātad izsaucam šīs inicializācijas funkcijas, lai tātad būtu nodrošināts tas, ka šo komunikācijas saskaņu varēs izmantot. Un tālāk, protams, mēs ciklā mainām vērtības, salīdzinām, pārbaudām, iestatām, nosūtām, izvadam informāciju lietotājiem un tam līdzīgi. Cerams, ka ir neliels priekšstats par to, kā programmas kodā varētu izskatīties šī komunikācijas saskaņas realizācija, nodrošināšana, ja precīzāk runājam, un cerams, ka tas noderēs.